Uz Sudānu, kur nolaupīti 3 Latvijas iedzīvotāji, kas strādāja ANO pārtikas programmā, devušies mūsu ārlietu un iekšlietu ministrijas pārstāvji. Tāpēc tikšanās ar ANO pārstāvi Miku Lorencu atzina premjers Valdis Dombrovskis. Atbildīgie dienesti, tātad izveidotā krīzes grupa ārlietu ministra vadībā turpina strādāt pie šīs situācijas, tātad sadarbībā ar ANO, sadarbībā arī ar Sudānas valdību. Uz Sudānu jau nosūtīt arī pārstāvjiem no ārlietu un iekšlietu ministrijām. Premjers Valdis Dombrovskis nesniedz nekādu informāciju par cilvēkiem, kas nolaupīti un vai jau ir pieprasīta izpirkuma maksa. Sudānā nolaupīto Latvijas pilsoņu atbrīvošanu uzticēta ANO pasaules pārtikas programmas dienestam. Sarunās ar jebkuriem nolaupītājiem vai teroristiem galvenais ir profesionalitāte, un šie profesionalitātes principi vienmēr liek nemaksāt, lai neradītu, piemēram, vēlēšanos Latvijas pilsoņus laupīt visās vietās un nepārvērst to par biznesu. Un valdība ir uzticējusi vest šīs sarunas pietiekami profesionālām organizācijām, valdība ir kontaktā ar šīm organizācijām, un valdības lēmumi, kas vakar tika pieņemti, ir pilnīgi pareizi un Latvijas pilsoņu interesēs. Valsts prezidents Valdis Zatlers izteica cerību, ka viss tikšot atrisināts un cer, ka kādu dienu nolaupītos Latvijas iedzīvotājus atkal varēs sveikt uz Latvijas zemes. Pieredze rāda to, ka šādas sarunas ilgst vairākas nedēļas un varbūt dažreiz vairākus mēnešus. Un varbūt vairāk mums vajadzētu rakstīt par Sudānas konfliktu kā tādu, lai saprastu, cik grūtos apstākļos savu humāno misiju veic mūsu cilvēki, un arī to, kādi bija tie riski, un arī, protams, aprakstīt par to, kā notiek šādu ķīlnieku vai nolaupīto atbrīvošanas sarunas, un arī cik bieži mums ir pozitīvi rezultāti. Latvijas amatpersonas iepriekš norādīja, ka ANO pasaules pārtikas programmas dienestam ir liela pieredze šādu krīžu risināšanā, un Latvija pilnībā paļausies uz tās ieteikumiem.